Paldies! Labdien visiem! Es gribu izteikt vispirms paldies tiem skolotājiem, kuri bija gatavi ar mani runāt gājiena gaitā no ministru kabineta līdz šejienei. Man tā ir viena reta iespēja ieklausīties ļoti daudzos kolektīvos, un šodien nenoliedzam visos. Es gribu pateikt pāris konkrētas lietas. Pēdējos 4 gadus, vadot iepriekšējo valdību, strādājot kopā ar jūsu arotbiedrības vadību, mēs pildījām santīmu santīmā visus solījumus, kas saistījās ar pedagoģu algu pieaugumu. Tas pieaugums, kas bija pielemts, bija tieši tas, ko jūsu arotbiedrības pārstāvji pieprasīja, un mēs to pildījām. Tad tālāk, īsi pirms vēlēšanām, vēl iepriekšējās valdības laikā, bija apņemšanās un solījums izstrādāt nākamo pedagoģu algu pieaugumu grafiku. Tas darbs kavējās. Ja kādam ir jāuzņemās atbildība, ka viņš kavējās, tas, protams, esmu es. Bet es varu apgalvot, ka tā kavēšanās nav attieksmes vai vēlmi trūkuma dēļ. Tas ir, jo process ir sarežģīts un smags. Bet es arī gribu jums konkrēti pateikt, ka tam darbam ir rezultāts un ir pieņemts nākamais grafiks, sākot jau šogad, nākamgad, līdz nākamām vēlēšanām, skaidrs pedagoģu alga pieaugums katru gadu. Šie pieauguma grafiki, kas ir izstrādāti sadarbībā ar jūsu arotbiedrību pārstāvjiem. Tie nav izdomāti. Tālāk, mums ir vēl viens milz izaicinājums priekšā. Es priecājos uzklausīt jūsu kolēģi no Igaunijas, kas stāstīja par situāciju Igaunijā, ka viņiem arī nemaz tik rožaini nav. Un jūs varbūt esat vai neesat mani